Labdien, 1. klases skolotāji! Vēl tikai dažas dienas līdz 1. septembrim. Un tad būs skola, tad būs bērnu čalas, prieks, tad būs arī darbi, steiga. Dažām no jums šis būs varbūt 3. mācību gads skolā, citai no jums tas būs varbūt 30. vai 34. Bet visām kopā īpašs mācību gads. Jo jūs, tāpat kā 4. klašu skolotāji, 7. klašu skolotāji un 10. klašu skolotāji, sāksiet īstenot jauno pilnveidoto mācību saturu un jauno mācīšanās pieeju. Ir izskanējuši dažādi jautājumi par to, kā tad man darīt. Cilvēks māca šaubas. Un šodien mēs runāsim par šiem jautājumiem, kas jums varētu būt aktuāli. Un šodien sarunā piedalīsies projekta skola 2030 eksperte Ginta Kārkliņa. Ginta pamāja. Eksperte Aiga Mikasēnoka. Un es Agrita Miesniece. Un šodien tātad webinārā mēs runāsim par biežāk uzdotajiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un pieejas ieviešanu 1. klasē. Mēs, protams, centīsimies atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, ko esam sadzirdējuši. Bet, ja webināra gaitā jums rodas vēl kādi jautājumi, tad droši rakstiet, mēs webināra noslēgumā uz tiem atbildēsim. Tātad, kādas tad ir būtiskās izmaiņas pilnveidotajā mācību saturā? Daudz kas ir saglabājies no iepriekšējā, bet tomēr mācību saturā ir izmaiņas. Un tātad tā ir, kā redzat, integrēta datorikas programma, jeb pareizāk sakot, datorikas mācību programma, kuru var apgūt gan integrēti kopā ar citiem mācību priekšmetiem, piemēram, latviešu valodu, bet var arī to īstenot kā atsevišķu mācību priekšmetu. Tad vēl mums ir jauna mācību programma, tā ir teātra mākslas programma. Un arī šo mācību programmu ieteicams apgūt integrēti. Un skolotāji saka, jā, mēs to varam darīt kopā gan ar mākslas priekšmetu saturu īstenojot, gan arī latviešu valodas mācību saturu īstenojot. Nu, tad vēl izmaiņas arī sporta un veselības mācību priekšmetā. Un šeit ir lielāks akcents tieši uz veselīgu dzīvesveidu, uz bērna prasmēm sekot līdzi savai veselībai, savai labsajūtai, slodzes laikā, kustoties, skrienot, lecot un mēģinot arī to kontrolēt un saprast, kā rīkoties tādos gadījumos, kad rodas problēmas. Tālāk izmaiņas, un tās ir ļoti nozīmīgas, manuprāt, mācību darba organizācijā. Jo mums standartā ir noteikts, ka mācību stundu skaits ir tātad noteikts 3 gadu ietvarā. Un man liekas, tas ir ļoti labi, jo ir iespēja plānot dažādu stundu skaitu katrā klasē. Bet, protams, kopējam stundu skaitam ir jābūt. Un tāpēc, manuprāt, ļoti labi ir, ja, piemēram, tuvojas svētki un mēs gatavojam koncertu, tad tādā gadījumā mēs saplānojam vairāk mākslas priekšmetu stundas, lai šos svētkus sagatavotu. Bet mācību gada sākumā
varbūt vairāk vajag sociālo zinību stundas, jo notiek bērnu socializācija, adaptācija, un šeit varbūt tieši šī mācība priekšmeta saturs ir visnoderīgākais, lai vairākas stundas mēs plānotu tieši sociālajās zinībās. Tālāk summatīvais vērtējums atgriežas 1. līdz 3. klasē, un summatīvos vērtējumus izsakām 4 snieguma līmeņos. Par šiem jautājumiem arī mazliet sīkāk mēs runāsim turpmāk, webināra gaitā. Bet tagad nākamais jautājums. Kā tad izmantot mācību priekšmetu programmu paraugus, kas ir atrodami mūsu digitālajā krātuvē, un kā tad tev skolotāji reāli ar tiem rīkoties? Ko pastāstīs Aiga? Labdien! Jā, es pastāstīšu par to, kā tad mēs varam izmantot piedāvātās programmas, plānojot savas mācību stundas. Tātad sākumā mēs izpētam programmu. Šajā brīdī jūs redzat, ir atvērta 1. klases latviešu valodas programma. Un kā jūs redzat, ir nosaukti temati visam gadam. Tālāk, tad, kad mēs esam izpētījuši, kādi tad ir temati tiek piedāvāti, nākamais solītis, ko mēs varam darīt, mēs varam izpētīt, cik tad stundas mēs konkrētajam tematam atvēlēsim. Jo, kā jūs esat jau pamanījuši, latviešu valodas programmā tiek norādīts procentuāli, cik tad paredzēts no kopējā stundu skaita katram tematam, cik procentuāli tiek atvēlētas stundas. Nākamais solis - skatāmies sasniedzamos rezultātus. Un šo sasniedzamos rezultātus mēs arī varam ieraudzīt piedāvātajā programmā un sadalām šos sasniedzamos rezultātus jau pa stundām. Tālāk, tad, kad mēs esam sadalījuši sasniedzamos rezultātus pa stundām, mēs arī domājam, kas tad būs tie kritēriji, kas liecinās, ka skolēns ir sasniegt šo sasniedzamo rezultātu. Un tā lieta, ko vēl mēs varam ieraudzīt programmā, ir arī temata apguves norise, kas mums kā skolotājiem arī palīdz plānot, jau izplānot savas stundas. Tad, kad mēs esam tātad izveidojuši arī šos vērtēšanas kritērijus, mēs esam noskaidrojuši, kas tad liecinās par to, ka sasniedzamais rezultāts ir sasniegts, tad mēs domājam, jau liekam klāt šos uzdevumus. Respektīvi, mēs plānojam šo te atpakaļ vērsto plānošanu. Kā jau es sākumā minēju, mēs sākam ar sasniedzamo rezultātu stundai. Protams, sasniedzamais rezultāts var būt ne tikai konkrēti vienai stundai, bet arī, piemēram, vairākam stundām, ja mēs redzam, ka šis sasniedzamais rezultāts iet gan uz 1., 2. stundu, piemēram. Un šeit jūs redzat kādu skolotājas piemēru arī šim konkrētajam tematam, tad latviešu valodai. Temats ir tātad 1. klase, 3. temats, mana raibā pasaule, un skolotāji ir sadalījuši šo tematu pa konkrētiem sasniedzamiem rezultātiem. Pie uzdevumiem, protams, mēs šo sadaļu varam arī papildināt, pieliekot klāt šīs svarīgās lietas, kas man kā skolotājiem ir noderīgs, piemēram, arī kādas saites, hipersaites uz digitāliem resursiem, uzdevumiem, tā, lai es ar šo plānu arī praktiski varu darboties.
Arī programmā mēs varam ieraudzīt šo starppriekšmetu saikni ar citiem mācību priekšmetiem. Un arī to es aicinātu izmantot, domājot, plānojot savu temata plānu, jau ieraudzīt tos sadarbības iespējas ar kolēģiem, ar sporta skolotāju, ar tehnoloģiju skolotājiem, lai kopīgi mums veidotos jau arī šie sadarbības modeļi. Un par integrēto tematu jums vairāk pastāstīs Ginta. Labdien, visi pirmsskolas, es jau runāju kā pirmsskolnieks, pirmās klases skolotāji, laimīgi jauno gadu visiem pirmās klases skolotājiem. Es pastāstīšu par vēl vienu atbalsta materiālu, kurš ir sagatavošanā top, un šis ir piemērs, kā vēl var strādāt. Aiga stāstīja par tematu programmām, kas ir katram mācību priekšmetam. Tātad vienas to latviešu valodā ir temats, pēc tam matemātikā ir cits temats, dabas zinībās cits temats, bet viņus Aiga arī teica, ka ir jau parādīt, kā var veidot starppriekšmetu saiti. Es runāšu par tādu iespēju plānot, ka temati ir veidoti tādos lielākos blokos, lai nebūtu bērnam tik bieži jāpārslēdzas dienas laikā no viena mācību priekšmeta uz otru. Un temats šeit ir kā konteksts. Temats ir konteksts, kura saturs tad ir saistīts ar bērna dzīvi, cik nu ir iespējams. Un vēl apakaļ varētu lūdzu apakaļ to. Un šie temati pārsvarā ir veidoti uz dabas zinību un sociālo zinību mācību satura tā kā pamata. Un viņiem klāt ir kādi, cik ir iespējams, ir integrēti citu mācību priekšmetu sasniedzamie rezultāti. Kā sākām viņus veidot, ir apskatoties sākumskolas standartu, sasniedzamos rezultātus 3. klasei, un tad liekot kopā, skatoties, kas varētu sadarēt kopā, kādi sasniedzamie rezultāti, ar kādu tematu palīdzību tos varētu apgūt. Un papildus arī tiek izmantotas šīs Aigas pieminētās programmas, kur ir arī tā kā sīkāk aprakstīts un piemēri un sasniedzamie rezultāti dažādās mācību jomās. Un arī domājot par to, kas bērnam 1. klasē varētu būt interesants un kas bērnam 1. klasē, kādēļ viņam vajadzētu to mācīties. Agrita jau pieminēja, ka gada sākumā svarīgi ir atvēlēt laiku tieši sociālajām zinībām, lai sazraudzētos, sapazītos, izveidotu mācīšanās kopienu. Tādēļ pirmais temats ir veidots tieši uz sociālo zinību pamata, bet tā kā tas ir pats sākums, tur arī visos citos mācību priekšmetos bērni mācās noteikumus, mācās saprast, kā tajos darboties. Otrs temats jau ir uz dabas zinību satura pamata, un klāt ir arī sporta. Mēs par šo parunāsim vairāk, tad es pēc tam pastāstīšu. Izvēlies atbilstošu materiālu, atkal dabas zinību temats, bet klāt nāk tehnoloģija, dizains un tehnoloģijas, matemātika. Svinēsim kopā sociālo zinību temats, kopā ar teātra mākslu, valoda ļoti spēcīgi. Iepazīsim tālo un nezināmo, kur skatās kosmosā un debesīs un mēģina izzināt debesis, atkal dabas zinības kopā ar matemātiku, kopā ar valodu. Cienīsim sevi un citus, sociālo zinību temats, salīdzina sagrupē dabas zinības kopā ar matemātiku, mācies un pilnveidojies, tas ir vairāk sociālo zinību temats. Un labi, tagad paskatīsimies mazliet vairāk tieši šo otro tematu, novēro, attēlo un apraksti, un ar šī palīdzību pastāstīšu vairāk, kā temati veidojas. Tātad pats pirmais ir iegūt tematam virzienu, un virzienu, kurā mācīsies, kas notiks šajā tematā, dod ziņas skolēnam.
Ziņa skolēnam ir noformulēta kā, gandrīz kā sasniedzamais rezultāts izpratnē. Ko mēs gribam, lai bērns saprot vai šī visa temata izziņas laikā, tad, kad viņš ir pabeidzis. Temata apguves mērķis tas ir atkal, ko bērns varētu izdarīt. Ieteicamais laiks ir aptuvens, jo tas būs ļoti atkarīgs no klases, no skolas, no iespējām. Nevienā piemērā nevar paredzēt visas iespējas, kas būs dažādās skolās un dažādās situācijās. Tālāk paskatāmies, kas ir nākamais solis. Nākamais solis ir sasniedzamo rezultātu izvēle. Kā jau es minēju, pamatā šie temati ir veidoti uz dabaszinību un sociālo zinību pamata, un pārējie mācību priekšmeti tiek integrēti tad, ja ar šo mācību priekšmetu palīdzību var bērns dziļāk izprast ziņu skolēnam vai sasniegt tematā plānoto mērķi. Un tas nozīmē, ka ne pilnīgi visu mācību priekšmetu sasniedzamie rezultāti tiks integrēti. Tātad vienlaicīgi dienā, ja mēs runājam par dienu vai nedēļu, būs gan bērns strādā, gan izdienās, gan integrēto tematu, gan būs atsevišķas mācību stundas, atsevišķos mācību priekšmetos. Šeit var redzēt dažādās mācību priekšmetos, kādi varētu būt šajā tematā sasniedzamie rezultāti. Kā mēs redzam, sociālajās zinībās šeit nav integrēti sasniedzamie rezultāti. Nākamajā tematā nebūs dabas zinību sasniedzamie rezultāti integrēti. Un kā Agrita minēja, tagad stundu skaits ir dots 3 gadiem, tātad skolotāji paši var variēt. Šajā tematā man būs vairāk dabas zinību stundu, nākamajā tematā nebūs. Nākamā tematā būs sociālo zinību stundu, tas skaits ieskaitīsies. Labi, tālāk skatāmies. Un temata apguves norise ir sadalīta tādos kā lielākos blokos, kur ir skolēnu galvenās darbības, kas šeit ir novēro, apraksta, nosauc kopīgo un atšķirīgo grupē. Tas ir tā pirmā daļa, kuras laikā skolotājs var uzzināt, novērtēt bērnu priekšzināšanas par vispār, vai viņš saprot, ko nozīmē pazīmes, vai prot grupēt, lai pēc tam varētu tieši skatīties dažādas dabas teritorijas. Otrā lielā daļa ir novēro, attēlo un apraksta dažādu dabas teritoriju pazīmes, un šo apskatīsimies mazliet smalkāk, kā tas izskatās. Tātad pirmais, tad, kad mēs sākam domāt par iešanu ārā un pētīt to dabas teritoriju pētīšanu, tad pats pirmais ir jāsaprot, kādi ir drošības noteikumi, lai bērni būtu droši, lai mēs būtu droši un lai mēs lai dabu varētu pētīt drošā veidā. Pēc tam, tad, kad jau zina, kāda būs noteikumi, kopā plāno, kādā veidā to darīs, kā novēros un kā reģistrēs novērojumu datus. Pārunā dabas teritorijas. Tātad pārunājot, skolotājs atkal var vērtēt, ko bērni jau zina. Ar šo informāciju pēc tam skolotājs var strādāt, lai plānotu, kuras dabas teritorijas būtu jāiepazīst vairāk. Un arī tas, protams, ir atkarīgs no tā, kas ir tūmā un ko ir reāli iespējams izdarīt. Skolotāja vadībā tas nozīmē, ka skolotājs palīdz, skolotājs dod bērniem dažādus piemērus, paraugus, palīdz atrast informāciju un izdomāt, kādi varētu būt tie veidi, kā reģistrēt novērojumus, vai fotografēt, vai zīmēt, vai gleznot, vai pierakstīt, vai kā simboliski attēlot. Un pēc tam, kad dodas dabā un veic šos novērojumus, te jau pēc tām bērnu darbībām var redzēt. Tās visas ir dabas zinības, bet tajā pašā laikā bērns mācās sasniegt dabas zinību, sasniedzamos rezultātus, cenšas sasniegt, apgūst zināšanas, prasmes. Tai pašā laikā darbojoties brīvā dabā,
tās ir sporta un veselības prasmes. Salīdzina virsmas, salīdzina dažādas lietas, tā jau ir matemātika. Saklausa un atdarina skaņas dabā, valoda un mūzika kopā ar dabas zinībām. Reģistrē valoda, vizuālā māksla un, protams, dabas zinības. Gleznojot novēro, kā krāsas ir dabā un attēlo, vizuālā māksla. Mācās vārdus, lai nosauktu un raksturot dabas teritorijas, valoda kopā ar dabas zinībām. Un kā to organizēt nedēļā, šeit ir arī, protams, piemērs, un piemēri būs dažādi. To, kādā veidā šīs integrētā temata stundas var organizēt un kurā laikā, tas būs atkarīgs no tā, cik daudz mācību priekšmetus māca klases audzinātājs, ko māca citi skolotāji. Visbiežāk tā droši vien ir mūzika, sports, vizuālā māksla, svešvaloda iespējams. Kuri šie skolotāji vai mūzikas un vizuālās mākslas skolotāji, vai viņiem ir iespēja mainīt stundu laiku, vai viņi var vienā nedēļā, piemēram, nākt pirmajā stundā un citā nedēļā otrā stundā. Tas ir viss atkarīgs no skolas, un vai tas ir iespējams vai nav. Lilā krāsā ir iekrāsots tieši tas integrētais temats, un šeit mēs redzam, kā ir stundas, kur ir integrētais temats, un ja mēs domājam, ka apmēram nedēļas laikā bērnam vajadzētu vidēji 4 matemātikas stundas, tad šeit ir 3 matemātikas stundas vai 2, kā var pēdējā trešdienā, kad ir bloks, tur apmēram puse varētu būt matemātika, puse varētu latviešu valoda, bet pārējais ir integrēts. Tad, kad bērns mācās matemātiku atsevišķi, mācās skaitļus, mācās saskaitīšanu, mācās rakstīt skaitļus, mācās kaut ko, kas ir bērnam šajā brīdī jāmācās matemātikā, bet kas nav ciešā saistībā tieši ar tematu. Tad, kad bērns mācās salīdzināt, grupēt, tas ir saistībā ar tematu, jo bērns apraksta un salīdzina šīs dažādās dabas teritorijas, tās ir matemātikas prasmes arī. Tāpat arī latviešu valodā. Šis ir ābeces periods, 2. temats 1. klasē. Bērni atsevišķās latviešu valodas stundās mācās saklausīt skaņas vārdos, tām atbilstošos burtus, lasīt, rakstīt vārdus. Temata laikā mācās mutvārdos mutiski veidot aprakstu, izmantojot īpašības vārdus, jo tas būs vēlāk vajadzīgs. Ja 1. klases beigās mēs sagaidām, ka bērns var rakstiski izveidot aprakstu, tad pirms viņš var sākt rakstīt, viņam šo aprakstu jāizveido runājot. Jāizveido vārdu krājums, viņam jāsaprot, kā tos lieto. Pēc tam 2. nedēļā, piemēram, var trešdienā braukt izbraukumā. Varbūt ir iespējams, ka sporta un vizuālās mākslas skolotāji brauc līdzi, kas būtu lieliski, jo tad vizuālās mākslas skolotāji var bērniem laukā, tajās, kur viņi vēro dabas teritorijas, gleznot. Ar sporta skolotājiem var iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs. Un to, ko var klasē variēt, piemēram, tās latviešu valodas un matemātikas stundas, kas ir vajadzīgas papildus, kuras netiek integrētas, tās, piemēram, pirmdienā paņem. Bet ceturtdienā mēs redzam, ka tagad dizains un tehnoloģijas tiek integrēti, jo atgriežoties no izbraukuma, no ekskursijas, varbūt bērni sāks atveidot to, ko viņi ir novērojuši, un tātad šis, ko tagad darīs dizaina un tehnoloģijas stundās, tas jau būs saistībā ar tematu. Un tātad vispār tādā kopumā, kopsavilkumā, savalkot visu to kopā, integrēto tematu kā tā domāšanas soļi. Tātad pirmais ir izvēlēties sasniedzamos rezultātus dažādos mācību priekšmetos, kuri sadar kopā, kurus var kopā mācīties. Fokusu, kurā virzienā mēs ar šo tematu iesim.
galvenās skolēnu darbības, kuras virzīs uz ziņas izpratni un uz tematā sasniedzamo mērķi. Nevis visu iespējamo, ko mēs varam darīt šī temata laikā, jo tās viss iespējamais ir ļoti daudz. Ideju ir daudz, visu nevarēs paspēt izdarīt. Tādēļ ir jāizvēlas galvenās skolēnu darbības, un šī ziņa skolēnam un temata apguves mērķis ir kā bāka, uz kuru iet, skatīties, lai visu laiku bērna mācīšanās palīdz viņam sasniegt mērķi un izprast šo ziņu skolēnam. Un pēc tam plāno, kā secīgi skolēns sasniegs tos rezultātus, ko skolēns kādā veidā varētu patstāvīgi izzināt, kur vajadzīga skolotāja palīdzība, kur vajadzīga papildus informācija, kur bērns var pats kaut kādā veidā atrast vai praktiski darbojoties, kur būtu šī papildus informācija nepieciešama no skolotāja vai no kādiem attēliem vai video, ir dažādas iespējas, kā iegūt informāciju. Un galvenais ir atcerēties arī to, ka nedēļas plānā nav nekas iekalts akmenī. To var veidot kopā ar citiem iesaistītajiem skolotājiem, kopā ar mūzikas skolotāju, lai saprastu, kādā veidā mūzika var palīdzēt izprast ziņu skolēnam vai sasniegt tematā sasniedzamo mērķi. Ar sporta skolotāju. Citos tematos būs ļoti labi redzama šī saikne, un tur tematu laikā skolotāji kopā varēs plānot un kopā strādāt. Citos tematos nebūs tik ļoti tā kā precīzi, bet vienmēr var sarunāties un plānot kopā. Tad, kad būs šis materiāls gatavs, tad vienmēr jāatceras, ka nevar uzrakstīt uz papīra to, kas būs derīgs pilnīgi visām skolām, pilnīgi visām klasēm. Galvenās domas paņemsiet, bet pats temats, kāds tas izskatīsies tieši jūsu klasē, tas būs atkarīgs no bērniem, kāda ir jūsu klasē, no iespējām, kādas ir jūsu skolā, no jūsu pašu intereses, zināšanas, aizrautības. Katrs būs savādāks, bet ir top atbalsta materiāls, lai būtu, kur paskatīties, pasmelties idejas un galvenais saprast, kā par tiem integrētajiem tematiem domāt. Un vienmēr visu laiku integrēto tematu laikā jāplāno, kā vērtēs, jo vērtēšana būs tā, kas arī noteiks, kādā virzienā temats aizies. Varbūt, kā piemērā ir aprakstītas daudz dažādas bērnu darbības, bet jūs novērtējot savus bērnus, redzēsiet, ka viņi to visu jau zina un prot. Tātad viņiem tas nav vairs vajadzīgs. Jums jādomā, kā viņus vest tālāk uz nākamo soli. Jā, kā tad vērtēt bērnu sniegumu? Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un tas visvairāk prasa atbildes uz šo jautājumu. Un, ja mēs atceramies, ka vērtēšana ir komunikācijas veids, tad mēs varam tātad komunicēt par vērtējumu pirmkārt par sasniegumiem, ko, manuprāt, kas nav nekas jauns un ko mēs jau esam darījuši ļoti ilgi, tātad vērtējot konkrēts bērnu sasniegumus. Otrs, tātad vērtējuma komunicēšanas veids ir tātad par mācību procesu, par to, kā notiek mācību process, kā virzās bērna mācīšanās. Tas ir tik nepieciešams tieši plānojot mācību procesu, lai uzlabotu bērna sniegumu, prasmju apguvi. Un tātad šis procesa vērtēšana, tas ir nenoliedzami, manuprāt, tieši jaunajā pieejā ļoti, ļoti daudz par to ir tātad jādomā un tas ir tātad jāīsteno. Un trešais, tātad tā ir izaugsme. Bērna vērtējumu, tas ir bērna snieguma vērtējums kādā ilgākā periodā. Kad mēs novērojam, vai notiek bērna snieguma attīstība,
vai tā stāv uz vietas, bet varbūt vēl ir kāds slikts ziņas par to. Un, protams, tad mums arī tas liek atbilstoši rīkoties, varbūt domājot, kā piesaistīt atbalsta personālu vai kā par to komunicēt ar vecākiem. Tātad summatīvā vērtēšana. Summatīvā vērtēšana tātad ir paredzēta mācīšanās posma noslēgumā. Un parasti tas ir tātad mācību gada noslēgumā. Un tomēr šobrīd mēs sakām, ka arī summatīvi mēs varam vērtēt bērnu sniegumu, bērnu prasmes, arī temata daļas vai kāda apjomīgāka mācību darba nobeigumā. Un šeit, protams, kā jūs vērtēsiet, tas ir jūsu ziņā, kā jūs nolemjat to skolā, kā jūs vienojaties par konkrētiem summatīvās vērtēšanas darbiem, tā jūs arī to darīsiet un īstenosiet. Tātad, kā jau teicu, pamatizglītības pakāpē summatīvo vērtējumu izliek mācību gada noslēgumā, bet var arī izlikt summatīvo vērtējumu, kā līdz šim tas ir darīts, pa semestriem. Un tā tad ir šie divi varianti, kad mēs izliekam gan pirmajā semestrī summatīvo vērtējumu mācību priekšmetos, gan otrajā semestrī izliekam, gan izliekam arī gada vērtējumu. Bet varbūt kāda skola vienosies, ka izliks summatīvo vērtējumu tikai gadā. Un tā būs arī varbūt jauna pieredze un būs noderīga tai skolai, kur to būs izvēlējusies. Tātad skolēnu snieguma vērtējums 1. līdz 3. klasē notiek apguves līmeņos. Un pamatizglītības standartā ir doti šie te līmeņa apraksti, lai saprastu, ko nozīmē katrs šis līmenis. Un šeit jūs redzat, pie šiem te līmeņa nosaukumiem ir iekavās ielikti burti, un šādus varbūt saīsinājums jūs varat izmantot, lai atzīmētu šos te snieguma līmeņus. Šādus apzīmējumus izmantos arī E-klase, un tie tātad noderēs kā īsāks šo te līmeņu apzīmējumi. Šeit jūs redzat summatīvo vērtējumu piemēru matemātikā, un atceramies, ka summatīvo vērtējumu mēs tātad dodam balstoties uz kompleksajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kuri ir mācību programmu paraugos. Un šeit, kā jūs redzat, ir pavisam 5 kompleksie sasniedzamie rezultāti, un šeit arī tālāk pa līmeņiem tie tiek novērtēti. Un kā tad darīt? Kā to praktiski darīt? Kā man plānot savus pārbaudes darbus? Un šeit, jūs redzat, šeit piemērs ir matemātika 1. klasē. Šis ir kāds skolotāja piemērs, bet jūs varat, protams, plānot, kā jūs redzat. Un šeit tad ir gada summatīvo vērtējumu veido 8 temata vērtēšanas darbi. Tad redzam, mums ir pavisam šajā te 1. klasē matemātikā pavisam mums ir 8 temati, un arī
tik daudz ir temata noslēguma vērtēšanas darbi. Bet, protams, tas var būt arī savādāk. Ja es kā skolotājs redzu, ka, manuprāt, šo darbu skaits ir par lielu, tad es varu varbūt apvienot 2 tematus. Ja es redzu, ka mācību saturs ir labi apgūts un tātad viena mācību temata saturs ir arī atkārtots, nostiprināts nākamajā tematā, tad es varu veidot arī noslēguma pārbaudas darbu, arī apvienojot 2 tematus. Un šeit matemātikas piemērs, bet domājot par, piemēram, dabas zinībām, tur jūs varat plānot arī atsevišķi gan pārbaudas darbus, gan es noteikti plānot arī atsevišķi pētnieciskos darbus, paredzot, piemēram, dabas zinībās noteikti tad kā pārbaudījumu eksperimentālo darbību, piemēram, materiālu pazīmi noteikšanai, vai pētniecisko darbu, piemēram, dabas teritoriju atšķiršanai un atpazīšanai. Tā kā var būt arī ne tikai, mēs pat iesakām, ja ne tikai šādus te, varbūt kā matemātikā tādus pārbaudas darbus, kā šeit mēs piedāvājam, bet tie var būt arī cita veida kompleksi darbi. Un otra lieta, tātad mēs plānojam arī formatīvo vērtēšanu. Ja formatīvos vērtējums, kādas mēs arī tātad dokumentēsim šīs te 1. klases laikā. Un šeit redzat, ka tad te ir vairāk arī norādīts, kā tad ko mēs šeit vērtējam. Tātad tā ir gan mērīšana, gan mērvienību pierakstīšana un lasīšana, gan arī tā ir priekšmeta iespējamo garuma pārbaude, salīdzināšana. Un šeit jūs noteikti pievēršat uzmanību beigās šiem te uzskaitījumiem. Šeit ir doti procenti. Tātad formatīvie vērtējumi tiek izteikti, formatīvos vērtējumus var izteikt dažādos veidos. Un šeit, kā piemērs, mums ir temata noslēguma vērtēšanas darbs. Šis darbs ir no digitālās krātuves, mape Skola 2030, mācību materiāliem. Un šeit ir dots šis pārbaudas darbs, kur jūs varat arī paskatīties. Un kas tad trūkst šim darbam? Šim darbam trūkst vērtējumu. Un to jūs arī varat atrast šajos te mācību materiālos. Un šeit ir snieguma līmeņi. Tātad visi 4 snieguma līmeņi, kuri tātad ir dots tātad apraksts tam skolēnu prasmju apguves līmenim. Un šeit ir apakšā arī redzēt uzdevumu, ko jūs varat izmantot. Te gan jāmin, ka šis ir kā paraugs, un jūs, protams, veidosiet savus un pēc savām vajadzībām. Tātad par formatīvo vērtējumu tālāk. Formatīvais vērtējums nenoliedzami, īstenojot jauno pilnveidoto mācību saturu un mācīšanās pieeju, ir ar daudz lielāku uzsvaru nekā summatīvais vērtējums. Un tieši es to redzu arī mūsu 1. līdz 3. klases posmā. Un te es gribu aicināt arī mācību gada sākumā ļoti pārdomāt, vai jūs tieši vairāk varbūt
domājiet par formatīvo vērtējumu un to plānojiet, bet summatīvo vērtējumu atstājiet vēlākam laikam, jo summatīvais vērtējums faktiski nomēra bērna zināšanas, izpratni un prasmes tajā brīdī, un mums pasaka, bērns šajā brīdī atrodas te, bet ko mēs varam gaidīt no mazā pirmklasnieka, kurš ir uzsācis tikko skolas gaitas un kuram ir adaptācijas periods, un tāpēc padomāsim, kad mēs summatīvos jeb nobeiguma vērtēšanas darbus piedāvāsim bērnam. Tātad formatīvais vērtējums, procesa vērtējums, mācību procesa vērtējums, un, manuprāt, tieši šādā veidā vairāk bērniem piedāvājot šo te formatīvo vērtēšanu, ja vērtējot formatīvu mācību sasniegumus, tad mēs tomēr varam gan atbalstīt bērnu, gan piedāvāt viņam citus vēl varbūt uzdevumus, iespējas vēlreiz atkārtot savu sniegumu, un šis process ir, manuprāt, daudz labvēlīgāks tieši, lai bērns justos droši un varētu arī tālāk attīstīt un pilnveidot savas prasmes. Tātad šeit ir tie ieteicamie formatīvā vērtējuma veidi. Un, protams, varbūt pārdomājiet, vai ieskaitīts, neieskaitīts lietot. Tad jums, protams, skolā ir jāpadomā arī, kad jūs un kā jūs to lietosiet, un kādas ir tās robežas to lietojot. Punkti vērtējumos ir izmantoti jau līdz šim. Tas, manuprāt, arī nav nekas jauns un ir saprotams. Un varam arī formatīvo vērtējumu vērtēt apgūs līmeņos. Un te E-klases pārstāve teica, ka jā, viņi varētu arī, ja jūs izvēlaties lietot šos te apgūs līmeņu simbolus, tādā gadījumā viņi tos varētu iekrāsot citā krāsā, lai uzreiz pēc krāsas signalizē par to, vai tā ir summatīvā vērtēšana, vai tā ir formatīvā vērtēšana. Un, protams, beigās procenti. Tātad to varbūt arī ir nepieciešamība, ne tikai izvēlēties skolā, piemēram, sākuma skolā, izvēlēties kādu no šiem te dokumentēšanas veidiem, bet varbūt, ka jūs izvēlaties vairākus, jo ir dažādi darbi, ir arī mums, piemēram, prasmes, kur mums vai bērns to ir apgūs vai nav apgūs, un tur nav nepieciešamība veidot vai līmeņus, vai likt procentus, vai likt punktus. Tā kā šeit arī ir izvēle jūsu ziņā, kā jums šķiet labāk, kā jūs esat iepriekš vērtējuši, tā arī turpiniet šo te vērtējumu. Tā, un tad nenoliedzami domājot tālāk par bērnu pašvadītu mācīšanos, manuprāt, lielisks atbalsta materiāls ir atgādnes, temata atgādnes, ko arī jūs varat, kā šeit blakus ir redzama, tātad saiti, no kurienes šī atgādne ir. Un es redzu, ka šo te atgādne, tas ir lielisks veids, kā bērns var veikt savu pašvērtējumu. Jo pašvadīta mācīšanās ir arī viens no tātad jaunās pieejas
tādām sastāvdaļām, jo es domāju, ka tieši pašvadīt mācīšanās tā ir prasme, kas bērnam ir jāapgūst jau šajā mūsu no 1. līdz 3. klases posmam. Un tāpēc varbūt, ka mēs varam sākt ar šādu pašvērtējumu, ka temata tātad nevis atgādnes, atvainojas atsegums. Tātad atsegums kalpo arī kā bērnu pašvērtējums. Un šeit jūs redzat, tātad 1,4 tematā matemātikā, tātad tas ir temata atsegums, kurā ir uzrādīts, tātad, ko es sapratīšu un ko es pratīšu. Un tātad mēs sākam tematu apgūvi ar šo atsegumu, un beigās bērns kā pats novērtē arī, vai tad es protu pateikt, cik 10 un cik 1 ir skaitlī. Tur man ir piemēri, vai es to pilnībā saprotu, vai es protu salīdzināt tos piemērus, kas ir doti. Tātad izmantojot zīmes lielāks, mazāks un pārējo. Tā kā šis ir viens no veidiem, kā varētu arī temata atsegumu, kas jums būs pieejami tātad projektu digitālajā krātuvē, tos jūs varēsiet izmantot arī kā pašvērtējumu piemērus. Bet atceramies, ka formatīvā vērtēšana nekādā gadījumā neietekmēs summatīvos vērtējumus. Tātad formatīvie vērtējumi ir, es tātad vērtēju procesā bērna prasmes atsevišķas, vairākas prasmes, kuras es uzskatu par būtiskām tieši temata apguvē un tālākajā bērna mācību procesā, lai uz šīm prasmēm, zināšanām vai izpratnes veidot jaunas zināšanas. Kas ir tātad formatīvie vērtējumi būs par šīm, es teiktu, nozīmīgākajām prasmēm, zināšanām un izpratni. Bet tas ir ceļš uz to, lai bērns apgūtu pilnībā prasmes un zināšanas un prasmes un izprastu to mācību saturu, ko mēs piedāvājam. Bet šos formatīvos vērtējumus nesummēsim, bet dosim pārbaudas darbu, kā jau es iepriekš teicu, kas var būt ne tikai nobeiguma pārbaudas darbs, bet kas var būt arī kāds komplekss darbs, ko bērns veids, piemēram, pētnieciskā darbība, ko mēs redzam kā nepieciešamu. Tālāk, tātad par vērtēšanu. Atgriežoties vēl pie vērtēšanas, tātad es tikai šeit sniedzu nelielu ieskatu, domājot par to, kas tev 1. klases skolotāji varbūt ir nepieciešams un būs palīdzošs, bet pilnīgu ieskatu, tajā skaitā izpratni par vispār vērtēšanas būtību, to jūs varat noskatīties mana kolēģa par pārbaudījumu veidošanu atbildīgā kolēģa Pāvela Pestova webinārā par vērtēšanu. Šī saite būs arī tālāk prezentācijas noslēgumā. Un es ļoti jūs aicinātu noklausīties šo te webināru, un tas noteikti palīdzēs vēl labāk izprast gan formatīvās, gan summatīvās vērtēšanas būtību un arī tos pielietojamību. Tālāk par diagnosticējošajiem darbiem. Tātad mums projektā mēs piedāvājam tātad diagnosticējošos darbus. Bet šī ziņa, kas šeit ir šobrīd, ko jūs lasat, manuprāt, ir ļoti laba ziņa, ka diagnosticējošie darbi vairs nebūs pārbaudes darbi, un tie nebūs
salīdzināšanai. Tie tātad nebūs paredzēti salīdzināšanai, bet tiešām diagnosticēšanai. Bērnu zināšanu, prasmju, izpratnes diagnosticēšanai. Šiem darbiem nebūs paredzēts noteikts konkrēts, nebūs noteikts laiks, kad tos tātad izmantot un kad bērns diagnosticēt, bet skolotājs varēs pats izvēlēties laiku, piemērotu, kad viņš redzēs, kad tas ir liederīgi, un tad arī diagnosticēs bērnu zināšanas, prasmes, izpratni. Un te ir redzams mērķis, tātad galvenais ir, lai es varētu, balstoties uz šo diagnostiku, sniegt nepieciešamo atbalstu bērnam mācību procesā. Un kādi tad diagnostikas darbi ir paredzami? Un pirmā klasē, tad redzat, ir vairāk šādi diagnosticējošie darbi, bet pirmajā klasē tas būs tātad rēķinpratība, tekstpratība un pašvadība. Un šos diagnosticējošos darbus jūs varēsiet atrast mūsu projekta mājaslapā un izmantot tajā brīdī, kad jūs redzēsiet, ka tas būs jums nepieciešams. Un, manuprāt, šos darbus nevajadzētu izmantot ātrāk, kā pēc mēneša skolā, kad bērns jau būs pieradis, kad viņš vairs nebaidīsies, viņš būs sapratis visus noteikumus, kāda skolā ir, un kad jau būs iedzīvojies skolas vidē, tad arī piedāvāsim bērnam šos te diagnosticējošos darbus. Un tātad šie darbi faktiski ir nepārbaudījis, bet diagnosticēs bērna prasmes, kuras viņš ir apguvis pirmsskolā. Un par šiem te darbiem, protams, noteikti būs nepieciešams arī komunicēt ar bērnu vecākiem. Un tas būs, bet manuprāt, nozīmīgāko es saskatu šo diagnosticējošo darbu nozīmi tajā, ka tas man būs kā pamats, lai es varētu domāt par katra bērna attīstību un izaugsmi, kā man to atbalstīt, vai atbalsta personālu varbūt aicināt talkā, vai piedāvāt cita veida uzdevumus bērnam, ja tas ir nepieciešams. Te domājot ne tikai par bērniem, kuriem ir grūtības mācībās, bet arī šeit noteikti ir jādomā par bērniem, kuriem ir augsts intelektuālais potenciāls. Tātad arī šo bērnu izaugsmi noteikti nevar atstāt novērtā. Un tālāk, kādi resursi? Tātad par mācību saturu digitālajā krātuvē ir visai plašs atbalsta materiālu loks. Tie ir gan mācību priekšmetu programmu paraugi, gan, manuprāt, ļoti vērtīgi skaidrojošie webināri mācību jomās, un es noteikti aicinu jūs tos izmantot, ja ir vēl kāds neskaidrs jautājums un gribas ko vairāk uzzināt, vai par jomu, vai par mācību priekšmetu, tad tur noklausoties jūs noteikti to uzzināsiet. Par mācību pieeju gribu aicināt jūs noteikti ieskatīties šeit piedāvātajos pirmskolas mācību programmā, lai redzētu, tātad, ko bērns ir apguvis pirmsskolā. Gan, manuprāt, tieši mācības pieejas īstenošanā ļoti palīdzīgi ir pirmsskolas metodiskie ieteikumi.
Un tagad jau ir arī caurviju prasmes pirmskolā, kur arī tieši kā darbināt caurviju prasmes, manuprāt, ir ļoti labi ieteikumi. Es jūs aicinātu arī noteikti izmantot e-kursu skolotājiem, jo skolotāji, kuri ar to ir iepazinušies un apguvuši, atzinīgi izsakās par to, kā atbalstošu un palīdzošu saprast gan pilnveidoto mācību saturu, gan pieeju. Un, protams, ziņu izdevumi. Tātad par vērtēšanu. Par vērtēšanu mums ir skaidrojošs webinārs. Tad, ko es jau minēju, es noteikti aicinātu jums to noskatīties, kad jūs varat atrast laiku. Un aicinu arī šeit norādītajos laikos paskatīties, kā tad mani kolēģi stāstīs tieši par šiem diagnosticējošiem darbiem. Nu, ko tagad? Kas tad mums atliek? Manuprāt, mēģinam sev atbildēt uz šiem jautājumiem. Jo tu, skolotāji, kurš esi skolā 3 gadus vai 5 gadus, tev ir savu pieredzi. Tu zini, kas ir manas stiprās puses, ko es varu izmantot darbā. Varbūt tas ir grupu darbs, varbūt tā ir ieklausīšanās bērnā. Tāpat skolotāji, kurš 34 gadus esi skolā, tu jau skaidri zini, kas tev palīdz vislabākā veidā īstenot mācību saturu un radīt vidi, kurā bērns jūtās priecīgs, drošs un priecājas par saviem sasniegumiem. Tev jau ir pieredze, tikai novērtē to, padomā arī, kas tomēr vēl jāpamācās klāt. Un te tev bija iepriekšējie materiāli, atbalsta materiāli, kurus var izmantot. Un, manuprāt, nekas nav skaistāk, kā 1. septembrī atvērt klases durvis, sagaidīt priecīgus bērnus un priecāties un mācīties kopā ar viņiem. Lai ir priecīgs, ļoti veiksmīgs, radošs jaunais mācību gads. Bet tagad jautājumi un atbildes. Tātad, kāpēc nav izveidoti tematiskie plānojumi, mūsdienās skolotāji pārslogoti? Tāpēc, ka, piemēram, pirmsskolā arī plānošana veids tieši uz domājot par tiem bērniem, kur ir grupiņā. Tie var būt dažādi, un arī skolā bērni dažādi. Katrā klasē atšķiras. Katra klase atšķiras, to jau mēs ļoti labi zinām. Un iedot vienu tematisko plānojumu visiem, tas nebūtu pareizi. Jo šobrīd jums ir tieši, manuprāt, tas lielais iegūms ir tās iespēja plānot dažādi. Gan savu mācību procesu, tātad gan izmantojot programmas, mācību priekšmetu programmu paraugus, kurās faktiski jau viss ir soli pa solim pateikts, ko tev darīt, lai tu ar bērniem kopā tātad īstenotu, ja bērniem tātad kopā ar bērniem mācītos, lai bērnu sasniegtu katrā tematā plānotos sasniedzamos rezultātus. Un tematiskais plānojums ir tas, to tu vari salikt tikai tad, kad tu redz, kādi ir tavi bērni, ko viņi zina, prot, un tad es varu skatīties, kurus varbūt tiešām tas, ko es jau sacīju iepriekš, ka varbūt jāliek ir 1. klasē 7 latviešu valodas stundas, lai tiešām es panāktu to,
ka mēs vairāk lasām, vairāk runājam, vairāk skatāmies un klausāmies, lai pēc tam 2. klasē stundu skaits jau būtu mazāks, piemēram, 5. Tātad šeit domāt par to dažādo iespēju plānot dažādos veidos, tāpēc arī tādi kopīgie tematiskie plānojumi nav. Tā, īsti nesaprotu. Tātad, vai ir pieejama integrēto tematu programma? Jā, pirmais temats ir jūsu lietošanā, tūlīt to ieliks šeit pat, un jums būs saite uz to. Faktiski jau integrētā programma ir 1. klasē, ir gandrīz jau līdz galam pabeigta, bet mēs, protams, jau skatāmies, ko ielikt, ko pielikt, un tā būs, temats pēc temata būs, tos jūs saņemsiet. Tie, kuri vēlas pamēģināt strādāt integrēti, šis pirmais temats tātad būs ielikt šeit pat čatā. To jūs varēsiet tātad lejuplādēt un izmantot. Ir jautājumi, uz kuriem es nevarēšu atbildēt, piemēram, par aprobācijas materiāliem latviešu valodā. Kā variēt stundas, ja mācību priekšmets māca dažādi skolotāji? Nu šeit atkal, tā kā ir tik, es jums nevaru pateikt vienu recepti, dariet tā, jo te ir noteikti jums jāskatās, kuri skolotāji ir, kā viņi var salāgot laiku, kā varbūt kurās dienās salikt vairāk, salikt blokstundas, un kāpēc nelikt blokstundas. Dažādi šeit ir šīs dažādās iespējas. Atsevišķās stundas vai integrētas mācības, kā šodien mēs stāstījām, piedāvājām, tie ir 2 veidi, bet vēl jau ir iespējas. Vēl ir projekti, kurā jūs varat tātad mācīties arī visu to, kas ir paredzēts, ko nosaka mācības saturs. Tātad noteikti tas ir savā skolā arī jāpārrunā un jāpieņem vislabākais veids, kā tad stundas salikt. Šeit ir jautājumi tieši par mācību procesu organizāciju. Un uz šiem jautājumiem es noteikti jums nedošu atbildi, jo es nezinu, kāda situācija ir konkrēti jūsu skolā, kā jums ir tātad plānota visa mācību procesa apgūda, stundu plāni, stundas, tātad kāds ir stundu saraksti un kādi skolotāji, tātad cik skolotāji ir, tā kā tas ir katras skolas ziņā. Par materiāliem. Jā, materiāli visos mācību priekšmetos būs. Redzat, ka pirmie materiāli mums ir matemātikā, bet arī pārējie būs. Un tie noteikti būs palīdzoši, bet tie nebūs pilnīgi visos tematos, bet būs kā paraugi. Tā. Te ir jautājums, vai visus šos jauninājumus var reāli realizēt 1. klasē. Es domāju tā, ka jums, kā jau es minēju, un jums noteikti tā, katrai ir sava pieredze. Jūs saprotat, kas ir mana stiprā puse, ko es tik labi neprotu, kas man ir jāpamācās, kur es varu gūt tādu balstu šajā lietās, par kurām es šaubos, kas man īsti skaidrs nav. Un mēs, protams, nevaram tāpēc, jo šī jūsu pieredze ir dažāda. Līdz ar to mums ir skaidrs, kas būtu jādara.
1. septembrī 1. klasē, jeb sākot no 1. septembra 1. klasē, bet domāju, ka kā visas lietas, kas ir sasteigts, reizēm varbūt ir nepareizi izdarīts. Tāpēc es aicinātu jūs pamazām, soli pa solītim sākt. Un sākt ar to, ka jūs vispirms sagaidiet bērnus, ka jūs iepazīstiet viņus un pamazām sāciet plānot, ko tad konkrēti, kā jūs darīsiet, kā jūs, piemēram, pašvadīto mācīšanos sāksiet ieviest solīt pa solītim. Protams, mācību saturs un šis tematiskais plānojums noteikti tas ir paveicams jau tagad. Un es ieteiktu noteikti šo tematisko plānojumu, kādu piemēru mēs šeit minējam, vai līdzīgā veidā, kad jūs saplānojat pa stundām katra temata apgūvi, bet sāciet pamazām ar pirmo tematu, salieciet, saprotiet, kas jums ir, kas bērnam ir jāiemācās veidu, tātad kādā viņš to izdarīs un kādas uzdevumus es atradīšu vai jau esošajās mācību līdzekļos vai jaunajās mācību grāmatās, kuras arī atsevišķas izdevniecības ir izdevušas. Tā tad atgādnes latviešu valodā arī būs mācību materiālos, un tos jūs arī tuvākajā laikā varēsiet atrast mūsu digitālajā krātuvē. Jā, tātad ir vēl par vērtējumu, vai tiešām no 1. līdz 3. klasē formatīvajai vērtēšanai izmanto ne tikai SLA, bet arī INI un procents. Snieguma līmeņa aprakstus izmanto, pamatā mēs izmantojam tātad summatīvajā vērtēšanā, bet arī formatīvajā mēs varam izmantot. Bet tikpat labi mēs varam izmantot arī procentus un punktus. Tātad, domājot, jautājums ir, kādus mācību materiālus izmantosim, vai tiešām skolotāji ir gatavi veidot katrai stundai savas darba lapas. Es teiktu, noteikti nevajag katrai stundai veidot darba lapas, jo jums jau līdz šim ir mācību līdzekļi, kuros ir mācību saturs, kurš ir arī pilnveidotajā mācību saturā, jo mācību saturs būtiski nav mainījies, tas ir pilnveidots, un pamat lietas visas jūs varat atrast arī esošajos mācību līdzekļos, tikai es aicinātu, izmantojot šos piedāvāto mācību priekšmetu programmu paraugus, tātad šo sadaļu, kur ir apguves norise, temata apguves norise, noteikti paskatīties, tad tur jau ir ļoti daudz praktisku darbību, kā es varu apgūt konkrētos sasniedzamos rezultātus. Bet šeit gan vajadzētu paskatīties, tad, kurus uzdevumus mēs izmantosim no esošajām mācību grāmatām. Tātad tajā piemērā, ko rādīja Aiga par plānošanu, temata stundu plānojumu pret sasniedzamajiem rezultātiem. Šeit noteikti es tagad uzsākot darbu, es noteikti uzrakstītu tajā 3. ailītē, es uzrakstītu, piemēram, no latviešu valodas grāmatas, nezinu, kura izdevniecība, no kuras jūs iepriekš jau strādājuši, tad tur man der tie un tie uzdevumi. Šādu revīziju gan es ieteiktu noteikti veikt.
Tā. Es domāju, ka Aiga, tu arī redzi arī šos jautājumus. Vai tev ir kāda iebilde vēl? Es varbūt uz visiem neatbildēju. Jā, te bija vēl jautājums, vai INI ir 1., 4., 7. klasē. Tātad, vai ir šis I un I, es tā saprotu, ir jautājums, vai arī vēl turpmāk arī saglabāsies 4. klasē, 7. klasē arī. Jā, to jau. Tātad INI, kā summatīvais vērtējums, protams, nekur mums nepasūta, ja mēs izvēlamies. Te bija jautājums, varbūt tāds komentārs, Agrita, ko tu teiktu par šo. Kā var plānot mācību ekskursijas, mācību darbu ārpus skolas ar visiem COVID-19 piesardzības pasākumiem? Uz šo jautājumu es uzskatu, tas ir skolas kompetences jautājums, un šeit es nedošu savus ieteikumus. Jā, jo tas ir katra skola nolem, vai šajā brīdī dodās ekskursijās vai nedodās ekskursijās, un mēs nevaram to paredzēt un arī nekādā veidā nokomentēt. Tad mēs esam atbildējuši uz jautājumiem. Paldies, ka iesaistījāties, paldies, ka izrādījāt interesi, un priecāsimies, ja būs noderīgi tie atbalsta materiāli, ko projekts ir izveidojis, un tātad, lai priecīgs un veiksmīgs jaunais mācību gads. Visu labu!